Kas šobrīd, tavuprāt, visvairāk enerģiju nosūc? Pornogrāfija. Tas ir lielisks temats. Nu, redz, tā ir ļoti ātri pieejama, trakākā bauda, kāda vien tev ir iespējama, vai ne? Tev uzstājas pa visslinkāko, vismazāk ambiciozo cilvēku, kāds vien var būt. Tu dabūtu to ātro sajūtu tik ātri, kad tu vairs neko negribi darīt, kā tikai pagaidīt 15 minūtes un skatīties vēlreiz. Un tad brīnies, kāpēc tev nav spēka, kāpēc tev nav enerģija, kāpēc tev biznesā nekas neiet, kāpēc tev attiecībās viss ir slikti. Pirms kam tev censties, ja tu vari 15 minūtēs dabūt vienkārši dopamīnu šāviens tā, ka atceļās gaisā. Lai neliktos egoistiski, man ar tā bija problēma. Tā man bija reāla problēma, un es gadu točni apzinājos, ka viņa man ir problēma, kuru man ir jāatrisina, otru pusi tā man ir lielākais spēks. Es zinu, ka man ir, bet tāpat paslīdēju un visu laiku mocījos. Bet tad es sāku padziļināties par visumu, sāku interesēties par to visu lietu, jo tajā brīdī es vēl biju diezgan attālu no tā visa. Es vienkārši sapratu, ka man jālūdz spēks, lai man palīdz izvest cauri tam procesam, atrast dziļākas motivācijas. Viens bija tas, kad es biju iesprūdis tā kā vienā punktā biznesā, vispār jau tuvu nullē, principā pāris dienas mums jau būtu jāfesto, lai varētu izdzīvot. Un tā bija tāda viena no tām lielām motivācijām, ka es vairs nevaru šitā darīt. Man ir jāsavāc sev beidzot. Jo tikko kā man bija kaut kādas grūtības, stresi, tā bija vaļā, kārtībā.